Allās ir vislielākais! Amerikāņu naftas iznīcināšanā! Savienotās valstis tikko pielietojušas vissmagāko ugunsspēku karā. Amerikāņu B-2 slepenie bumbvedēji jaunā uzbrukuma vilnī met 30,000 mārciņu bunkuru iznīcināšanas bumbas uz Irānas slepenākajām kodolieroču un raķešu rūpnīcām. Postījumi ir tik lieli, ka Teherānas slepeni lūdz Putina palīdzību pamiera un kapitulācijas sarunās. Ļaujiet parādīt, ko ar to domāju. Admirālis Brets Kūpers, ASV centrālās pavēlniecības vadītājs, apstiprina triecienus Irānas raķešu ražošanas objektiem. Paklausieties viņa paziņojumu. Kopš šīs kampaņas pirmajām 24 stundām Irānas balistisko raķešu un dronu uzbrukumu skaits ir krasi samazinājies. Taču ir vērts norādīt, ka Irānas spēki turpina apzināti mērķēt uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem Persijas līča valstīs, vienlaikus slēpjoties aiz saviem cilvēkiem, kad viņi uzsāk uzbrukumus no blīvi apdzīvotām Irānas pilsētām. Operācijas efektura spēki aizsargājas ne tikai pret Irānas draudiem. Metodiski iznīcinām tos, triecot pa Irānas raķetēm un droniem, vienlaikus uzbrukot aizsardzības rūpnieciskajai bāzei. Tikai pagājušajā naktī mūsu bumbvedēju spēki, kā piemēru, uzbruka lielai balistisko raķešu ražošanas rūpnīcai. Un mums patiesībā ir satelīta attēli, lai apskatītu dažus no šīm vietām. Sākumā ir attēli pirms un pēc Irānas Perčīnas kodolobjekta. Šeit atrodas arī vairākas Irānas militārās un raķešu ražošanas objekti, kuras drīz apskatīsim. Šajos attēlos redzams, kā ASV GBU-57 bunkuru iznīcinātāji veic savu darbu Irānas jaunajā kodolobjektā. Tie ir tie paši bunkuru iznīcinātāji, tās pašas 30,000 mārciņu smagās bumbas, ko ASV izmantoja operācijā Pusnakts āmurs. Toreiz tās tika izmantotas, lai iznīcinātu Irānas kodolobjektus, un tagad tās atkal tiek izmantotas, lai iznīcinātu jaunākus Irānas kodolobjektus. Kā minēju, ASV mērķē ne tikai kodolobjektus. Te ir satelīta attēli ar Irānas militāro kompleksu Pārčinas apgabalā, pirms un pēc uzbrukuma. Redzams, ka triecieni iznīcinājuši vai smagi sabojājuši vairākas ēkas. Triecienu precizitāte ir biedējoša. Munīcija netiek izšķiest uz ēkām, kurām nav nozīmes. Tā tiek izmantota tieši tām ēkām, kurām ir nozīme. Nekas netiek izšķiests uz ceļa vai ap ēku. Lai uzsvērtu domu, parādīšu jums kaut ko īpaši necieņpilnu Irānai. Skatieties šo ierakstu. ASV iznīcina Irānas Su-22 bumbvedēju. Vai jūs to pamanījāt? Trieciena raķete patiesībā trāpīja caur atvērumu nocietinātajā būvē, pat tad, ja viss bumbvedējs, šis taktiskais bumbvedējs, nebija redzams. Tas ir necieņas izrādīšana, jo armija varēja uzbrukt caur jumtu, kā to dara citas armijas. Šķiet, galvenais bija demonstrēt ASV militāro spēku un iznīcinātāju precizitāti. Tagad mērķis nav tikai iznīcināt Irānas raķešu krājumus, bet arī tās gaisa spēkus. Mērķis ir iznīcināt viņu nākotni, iznīcinot rūpnīcas, kur ražo dronus un Irānas raķetes. Sekretārs Heksets to apstiprināja preses konferencē pirms 2 dienām. Paklausieties! Galvenā sastāvdaļa, kam šodien pievērsīšu uzmanību. Drīz, pavisam drīz, visas Irānas aizsardzības kompānijas tiks iznīcinātas. Piemēram, pirms 2 dienām visa Irānas balistisko raķešu ražošanas jauda. Visas kompānijas, kas ražoja šīs raķešu komponentes, ir sakauts un iznīcināts. Irānā iznīcinātas ēkas, kompleksi un rūpnīcu līnijas. Mēs iznīcinām viņu atlikušās raķetes un nodrošinām, ka viņi vairs nevar ražot jaunas. Tagad Irānas prezidents prasa pamieru, lai gan viņam pašam savā valstī nav īstas varas. Esmu pārliecināts, ka atceraties, nesen viņš atvainojās par Irānas rīcību pret Persijas līču valstīm. Pēc atvainošanās Irānas militāristi paziņoja, ka prezidents nezinot, par ko runā, jo Irāna nevienam neatvainojas. Un ziniet ko? Prezidentam nācās atsaukt savus izteikumus. Prezidents paziņoja, ka pēc sarunām ar Putinu un Pakistānas prezidentu Irāna izbeigs karu tikai, ja tiks atzītas tās likumīgās tiesības, saņems kompensācijas un garantijas pret turpmāku agresiju. Tagad tas šķiet neprātīgi, jo viņi nekontrolē savas debesis, bet te ir interesants fakts.
Lai gan Irāna publiski saka, ka viņi negrasās sākt sarunas, kamēr viņa prasības netiks izpildītas, šķiet, ka privāti viņi patiesībā piedāvā kaut ko līdzīgu kapitulācijai. Paskatieties, to apstiprināja Krievija. Un atcerieties, pats Irānas prezidents savā paziņojumā apstiprināja, ka pavisam nesen runāja ar Putinu. Es pieņemu, ka ap šī zvana laiku Putins arī piezvanīja prezidentam Trumpam, un Krievija šajā sarunā pieminēja pamiera iespējas. Krievija ziņo, ka Irāna gatava nodot 400 kg bagātināta urāna Krievijai, un tas nav nekas jauns. 2015. gadā Krievija pieņēma Irānas bagātināto urānu, kad Irāna parakstīja kodolvienošanos. Tomēr, ja Irāna patiešām ir gatava atteikties no sava bagātinātā urāna, tas būs milzīgs solis, jo mēs zinām no publiskiem izteikumiem pirms kara, ka Irāna patiesībā atteicās atteikties no šī urāna sarunu laikā. Tagad redzot, kā viņu armija darbojas karā, domāju, viņi ir gatavi to nodot. Taču neskatoties uz visu šo, ASV šo piedāvājumu noraidīja. Un es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka Irāna nav gatava apspriest savas bagātināšanas iespējas. Viņi ir gatavi atteikties no urāna, bet joprojām vēlas paturēt iekārtas, kas nākotnē ļautu viņiem ražot vēl vairāk. Šī būtībā ir tā pati problēma, kas mums bija pirms kara. Irāna nevēlas atteikties no iespējas izveidot bumbu, pat ja apgalvo pretējo, tāpēc tas nav pieņemami. Irāna jau ir pierādījusi gatavību bagātināt urānu virs līmeņa, kas vajadzīgs kodolreaktoriem un enerģijai. Viņiem ir 60% bagātināts urāns, kas kodolenerģijai nav vajadzīgs, tikai bumbas izgatavošanai. Tā kā viņi jau ir pārkāpuši noteikumus, viņiem ir grūtāk uzticēt bagātināšanas iespējas, jo atliek tikai vairāk darbināt centrifūgas, lai iegūtu urānu kodolbumbām. Sarunu laikā veidojas startautiska koalīcija Hormuza šauruma aizsardzībai. Prezidents Trumps komentēja šo situāciju. Daudzas valstis, kuras ietekmē Irānas mēģinājums slēgt Hormuza šaurumu, kopā ar ASV sūtīs karakuģus, lai šaurums būtu atvērts un drošs. Mēs esam iznīcinājuši visu Irānas militāro spēku, taču viņi viegli var nosūtīt dronu, lai nomestu mīnu vai piegādātu tuvās darbības raķeti jebkur ūdensceļā, pat pēc sakāves. Prezidents Trumps aicina Ķīnu, Franciju, Japānu, Dienvidkoreju, Apvienoto Karalisti un citas valstis sūtīt kara kuģus šauruma aizsardzībai. Trumps nenosauc valstis, kas sūta kara kuģus, bet pēc viņa saraksta izskatās, ka daudzas tomēr nesūta. Manuprāt, visinteresantākā šajā gadījumā ir Francija, pamatojoties uz neseniem Francijas ministru paziņojumiem. Tātad administrācijas pārstāvji pieņemu, ka viņi būtu daļa no koalīcijas, kas veidojas, lai aizsargātu šaurumu, jo viņi teica, ka ir gatavi palīdzēt. Viņi vēl nav pieņēmuši lēmumu. Līdzīgā situācijā ir arī Apvienotā Karaliste, kas pēc Trumpa komentāra paziņoja, ka vēl lemj. Viņi lemj, kā palīdzēt šajā startautiskajā koalīcijā, kamēr turpinās ASV uzbrukumi Irānas militārajām objektiem šajā valstī. Ekrānā redzama revolucionārās gvardes štāba ēka, kas Rabat Karima rajonā pie Teherānas ir pilnībā iznīcināta. Tas bija spēcīgs trieciens. Prezidents Trumps nesen paziņoja, ka ASV īpaši vēršas pret cilvēkiem, kas iesaistījās janvāra protestētāju slaktēšanā. Šis komentārs izskanēja vakar. Mēs cenšamies būt pieklājīgi, bet viņi klīdīs apkārt un šaus uz civiliedzīvotājiem. Mēs tā nedaram, bet varētu iznīcināt daļu viņa infrastruktūras, ko viņi nespētu atjaunot. Laikam nebūtu nozīmes. Viņi nekad nespētu to atjaunot. Un līdz šim mēs esam izvēlējušies to nedarīt, bet mēs viņiem esam devuši tik smagu triecienu. Viņiem vairs nav militārā spēka, tikai bandīti, kas klīst apkārt. Kad viņus notvers tiesās un izpildīs nāves sodu, mums ir viņu video ieraksts ar viņiem. Viņiem labāk nodot ieročus. Mums ir ieraksti ar dažiem vai visiem šiem cilvēkiem, kas šauj uz protestētājiem, un mēs to visu apkopojam. Un viņiem būs liela problēma pēc tam, kad tas viss būs beidzies. Vai viņi jau ir kļuvuši par mērķi? Nevēlos to teikt. Mums ir daudz ierakstu un cilvēku. Mēs zinām, kā viņi izskatās. Viņi iziet ārā un šauj uz protestētājiem. Tikai tāpēc, ka viņi vienkārši stāv uz ielas. Viņi nogalina cilvēkus. Un pirms tas viss sākās, viņi nogalināja 32,000 cilvēku.